Labdien! Šodien ir kārtējā podkāstu rakstniecības virtuvē epizode, un šodien pie mums viesos ir Mārīte Tabita Kalniņa, kura, kā es paskatījos biogrāfiju, līdzīgi kā es, ir arī žurnāliste, rakstniece un pat ilustrē savas grāmatas. Ja, tā kā plaša profila māksliniece, studējusi Latvijas Universitātē komunikācijas 10 gadus vēlāk par mani. Līdz ar to, nu, principā mums ir kaut kas kopīgs. Mums ir. Mēs jau varam to saprast, kad ir nākusi no žurnālistikas, ienākusi rakstniecībā. Man tāds jautājums, es saprotu, ka tāds pirmais tāds provokātisks jautājums, ņemot vērā, ka tu esi arī ģimenes cilvēks, un es redzēju arī tavus tur Jāņu bildes un visu. Kā tu domā, vai kļūt vai būt par rakstnieci, tas ir augstāks gods nekā būt par labu sievu, nu, teiksim, būt laimīgai savā ģimenē? Kā tev šķiet? Nu, jā, tas mūžīgais jautājums par prioritātēm. Nu, nezinu, man jau vispār kaut kā mans dzīves gājums laikam to tā ir parādījis, jo, redzi, rakstīt es kaut ko rakstīju jau būtībā pat pamatskolas laikā. Es pat esmu vienā literārajā nometnē aicinājums piedalījusies kaut kādā 98. 99. gadā. Es tad pabeidzu 8. klasi un tajā vasarā tur nokļuvu, biju uzrakstījusi stāstu, kurš aicinājuma konkursā diezgan labi tika novērtēts, un vasarā pēc tam aizbraucu uz to nometni. Un tur tajā laikā bija tādi šobrīd jau pazīstami vārdi kā Kārlis Vērdiņš, Marts Pujāts, kas vēl tulkotāja Ingūna Balode. Nu jā, un kopš tā laika pēc tam arī pusauģu vecumā, arī kaut kādā studiju laikā mani ļoti interesēja literatūra un rakstīšana, bet kaut kā neapmierināja vienmēr tas rezultāts. Un tad vienkārši kaut kā, nu, es biju arī izlasījis un saņēmis tādu labu padomu, ka reizēm vienkārši vajag atslābt, ļaut dzīvei notikt, un man arī tā iznāca, ka es ļāvos dzīvei, satiku cilvēku, ar kuru izveidoju ģimeni, pēc tam piedzima bērni, kaut kā tas viss nostājās priekšplānā, un tas ilgus gadus bija tās manas dzīves prioritātes, un tikai pēc tam, kad meitas jau bija kaut cik paaugušās, man ir 3 meitas ar nelielu vecuma starpību, tur ir 2 gadi starpā, un kad viņas bija paaugušās, tikai tad jau es tikai atgriezos pie savas atkal tās, varētu teikt, pirmās mīlestības, literatūras un rakstīšanas, un, nu jā, es kaut kā negribu, protams, dalīt tur, kam ir pirmā vieta, kam otrā, kam trešā vieta, vienkārši kaut kā mēģinu arī ikdienā pēc iespējas organiskāk to apvienot. Protams, ka vienmēr kaut kas mazliet arī cieši, reizēm cieši rakstīšana, reizēm cieši ģimene, reizēm cieši veselība, reizēm cieši, nezinu, vēl kaut kas maicīnieki. Nu, jā, es sapratu to tavu domu, jo īstenībā man tāda sajūta, ka brīdī, kad es rakstu grāmatu, es iegrimstu kādā romānā vai kādā laikmetā, tad man tāda sajūta, ka es mazliet apzogu savu ģimeni, tāpēc es cenšos viņu apzagt pa naktīm. Tā kā ģimene aiziet gulēt, tad es tos 11 es ķeros rakstīt, un tad es to daru līdz 2, 3 naktī, un reizēm pat līdz 5 rītā, tad, kad jānodod grāmata izdevniecībā. Nu jā, tā doma ir tāda, ka kā tu domā, vai tās tava pieredze, tava tā kvalifikācija tomēr, ka tu to komunikācijas pabeidz un tu iemācījies rakstīt ziņas, featurus, intervijas un ko tik ne, vai tev tas palīdz vai traucē, teiksim, radīt literāru tekstu? Savā ziņā varētu būt, ka arī palīdz, jo žurnālistika, nu, vienalga kāds žanrs, tas tomēr saistās ar kaut kādu plānošanu, organizēšanos, ar kaut kādu darbu struktūras arī plānošanu, un no šī viedokļa man liekas, ka tas palīdz pašorganizēties un saplātot arī saistībā arī ar to literāro darbu, saplānot kaut kādus soļus, kā tu kaut ko vari izdarīt. Bet, nu, protams, es jau rakstot šobrīd tādu radošu literāru tekstu, es jau ļaujos arī kaut kādam tādam plūdumam, jo manuprāt, pats labākais
vispār, jā, pats labākais brīdis ir tas, ka, nu, tam gan vajadzīgs zināms laiks, arī, ka tevi liek visi mierā, un kamēr tu ieej tajā tekstā, ieej savā stāstā, bet tad ir viens tāds brīdis, tu piedzīvo, kā, tā kā, stāsts sāk stāstīt pats sevi, un es šajā gadījumā es kļūstu bez mazliet par mediju, kurš sēž vienkārši un to pieraksta, bet tie varoņi, viņi runā paši par sevi, notikumi kaut kā risinās paši par sevi, un man liekas, nu, tas ir tāds arī baudpilnākais vispār brīdis rakstniecībā, bet, nu, nevienmēr līdz tam var nonākt, jo nu, tiešām tur vajadzīgs ierakstīties, vajadzīgs kaut kāds miers, un tiešām, lai visi liek mierā, lai neprasa uztaisīt tur vakariņas tajā brīdī vai vēl kaut ko citu izdarīt. Un tad, bet, nu jā, manā gadījumā varētu teikt, jā, ka tā žurnālistika studijas un iepriekšējā pieredze ir vienkārši palīdzējusi kaut kā, nu, labāk pašorganizēties vienkārši. Jo tas rakstniecības darbs, viņš jau arī prasa tādu lielu pašdisciplīnu. Nu, jā. Galvā, lai to pašu romānu, ja liela apjoma tekstu, lai viņu uzrakstītu, lai ar viņu tiktu galā, ir vajadzīga pašdisciplīna. Remarks ir pateicis, lai būtu par labu rakstnieku, ir jābūt svinu pakaļai. Tāpēc, ka tev jāsēž tik daudz stundas pie rakstām galda uz krēsla, ka tev vienkārši jābūt svinu pakaļai. Jā, bet ja drīkst iestraukties par šo piebildīšu, man gan ir tā, ka, nu, man ir mazliet problēmas ar mugurkaulu, un man ir ļoti grūti, pat ja man būtu svina pakaļ, man būtu ļoti grūti nosēdēt, bet es tāpēc daru man lielu daļu no tā rakstniecības procesa, nu, kamēr ir tas stāsta, nezinu, vai garstāsta iznēsāšanas process, es daudz kustos, es to domāju un iznēsāju to stāstu, pastaigājoties, skrienot, darot mājas darbus, un es sēstos pie datora, nu, es maksimāli cenšos, jā, atlicināt to brīdi, sēsties pie datora tad, kad man ir ļoti, tā kā jau galvā gatavs tas teksts, un bez mazliet, kad es jau varu gatavus teikumus pierakstīt, jo man ir ļoti grūti ilgstoši sēdēt. Nē, es sapratu, bet tas, ko tu pareizi teici, ka patiesībā pirmkārt mēs jau varam galvā izdzīvot to literatūru, kā viņa top dzimst caur mums. Tas ir viens, un otrs ir tas, ka rakstniekam tas sagatavošanās, tas noskaņošanās periods ir varbūt ļoti ilgs, piemēram, nu, tur, lai uzrakstītu vienu nodaļu vai dažas lapus, tev varbūt vairākas dienas jāstaigā pa mežu, tur, es nezinu, ar meitenēm tur pludmalē vai pie jūras vai dārzā vai kur, nu, tu iznēsā to visu. Bet kā tev liekas, ir tāda lieta, kā iedvesma, jo es agrāk domāju tā, ka es nevaru rakstīt, es sievai teicu, tāpēc, ka man nav iedvesmas, bet pēc tam es sapratu, nu, attiecībā uz sevi, es sapratu, ka kad uzrakstu 8 romānus uzrakstījis un nu, vairāk stāstu grāmatas, tajā brīdī tu saproti, kad iedvesma ir tikai tajā brīdī, kad tu vienkārši tu piesēdies, tu nokoncentrējies un ir, tāpēc, ka iedvesma lielā mērā ir tas trenētais talants, ka tu savu talantu vienkārši darbini. Tā ir tā iedvesma. Nevis, ka tev jāgaida dievišķa apskaidrība. Kā tev liekas, tev tāda atklāsuma jāgaida, lai tev nāk teksti? Vai tas ir vienkārši talanta izmantošana? Nu jā, šis par to atklāsmes gaidīšanu, par to iedvesmas vai tur mūzes gaidīšanu, saucam, kā to gribam, man liekas, tas jau par tādu bezmazo jau tādu klišeju ir kļuvis, bet tas, ko tu teici, es lielā mērā tiešām varu piekrist, un tik līdz sāki formulēt jautājumu, es jau sāku domāt, ka es apmēram tādā veidā arī atbildēšu. Man tiešām arī reālajā praksē strādā tā, ka, nu, vienkārši gribās rakstīt to stāstu vai teiksim, to romānu, tagad jau esmu arī romānu uzrakstījusi, bet gribas rakstīt vienkārši viņu tālāk, un es piesēžos, paiet kaut kāds zināms laiks, es ierakstos, un tad arī parādās tā iedvesma. Tad arī tu noķer to rakstīšanas asumu, un tad jau atkal pārējās lietas tā kā vairs nekas nenovērš un netraucē, un gribas stāstīt to stāstu tālāk. Jā, man kaut kā tā notiek. Un dažas reizes tiešām ir bijis tā, ka varētu teikt, tā iedvesma neatnāk, tad, kad man tas rakstīšanas laiks ir salīdzinoši īss. Piemēram, es gaidu bērnu no kaut kāda pulciņa, un man ir kaut kādas 40 minūtes, es esmu kaut kur pilsētā, es izvelku datoru, es pārlasu iepriekšējo tekstu un mēģinu kaut ko bakstīt uz priekšu, bet man tās 40 minūtes paiet, un nekāda dižā iedvesma neatnāk, un neko es tur dižu arī neuzbakstu. Nu, gadās arī tā.
Nu jā, bet tu debitēji 25. gadā ar nejaucēniem ar bērnu grāmatu, ko izdeva Zvaigzne ABC. Varbūt pastāst, par ko tur ir tais nejaucēnos. Es tiešām to grāmatu neesmu lasījis, neesmu turējis rokā. Pastāstīja, ko tu tur labu saradīji. Jā, nu, labi, jautājumu es sapratu, es par nejaucēniem pastāstīšu, bet, ja drīkst tā kā mazliet, mazliet bišķiņi atkāpīt no šīs tēmas, mazliet paskaidrošu par to ienākšanu literatūrā. Nu, tā intensīvāk es sāku rakstīt būtībā pirms kaut kādiem 3-4 gadiem, un nejaucēni tādā izskatā, kā viņš šobrīd iznāca grāmatā. Tas nav mans pats pirmais manuskripts, nu, kad es, teiksim, 2003. 4. gadā sāku kaut ko rakstīt, tad nejaucēnu ideju, nes kāpēc es sākumā biju arī uzrakstījusi dzējoļu formā un arī biju aizsūtījusi 2 izdevējiem, un tas variants neaizgāja, bet tad es pēc tam kaut kā ātri to ideju pārvērtu prozas formā, un tas bija ļoti veiksmīgi, bet šo es gribēju vienkārši, lai tā kā, nu, ja kāds mums klausīsies, skatīsies, lai nerastos tas kaut kāds maldīgs varbūt priekšstats par to, ka, nu, man tur ir žurnālistas izglītība, žurnālistas pieredze, un tad es tā smuki lūstoši kaut kā no žurnālistas pārkvalificējos, nu, par autori, par rakstnieci arī, joprojām, nu, saka, ka, ja tev ir viena grāmata, tad vēl esi autors, ja tev ir 2 un vairāk, tu vari saukties arī par rakstnieku, bet man joprojām arī, man ir šobrīd 3, un vēl 2 ir uzrakstītas, bet joprojām arī tikai pierodu vēl, nu, nezinu, plakātos kaut kur vēl ieraudzīt, ka mani piesaka kā rakstnieci. Bet, jā, nu, gluži vienkārši tā hop ar lielu tādu skaistu lēcienu ielikt tajā literatūrā man nesanāca. Protams, ka es kaut ko arī parakstīju, kaut kas arī nesanāca, kaut ko nosūtīju. Man bija sākumā arī tur tādi daži atteikumi, arī viens atvilknes romāns ir arī, ko es biju 2 izdevniecībām aizsūtījusi. Viena teica, nu, ka, lai to tekstu izdotu, tad vajadzētu tur pamatīgi viņu rediģēt, pārstrādāt un tā. Bet, nu jā, vienalga, jā, tātad nejaucēni pašreizējā izskatā tomēr ir viens no maniem tiem pirmajiem manuskriptiem, kuru es aizsūtīju Zvaigznei un vēl 4 izdevniecībām, atbildi saņēmu tikai no Zvaigznes, viņiem ļoti patika, tātad vairāki redaktori bija izlasījuši, un tas ir stāsts par mūsdienīgu zēnu, trešklasnieku, un par viņa attiecībām tātad ar skolas biedriem, ar ģimeni un arī ar dabu, arī ar tehnoloģijām, protams, jo tas apakšvirsraksts ir, nejaucēniem apakšvirsraksts ir, kā es pavadīju aizraujošu vasaru, gandrīz bez interneta. Varētu likties, nu, tiešām fantastika kaut kāda mūsdienās, kā mūsdienu bērni, nu, tas pats arī principā par pieaugušiem, kā var pavadīt aizraujošu vasaru bez interneta. Bet, nu jā, zēns kopā ar māsu nokļūst laukos uz vasaru pie Omes un Opja, un pirms tam vēl ir saņēmis vasaras darbiņu, jo izrādās tur dabas zinībās, izrādās, ka bērni slikti pārzina dabu, un skolotāji uzdot pavasaru ieviest katram tādu dabas žurnālu, veikt kaut kādus dabā novērojumus par brīvi izvēlētu tēmu, nu, un tad tur pierakstīt, zīmēt, un rudenī būs visiem to darbiņu tā kā jāprezentē, jāatrāda, un apsola arī par labākajiem darbiem balvas, un manas grāmatas varonis Māris, tātad trešklasnieks vai jaunis ceturtklasnieks, nav galīgi sajūsmā ne par tiem laukiem, ne par šo vasaras darbu, un kad viņš ierodas tajos laukos un ierauga tur ābelēs kāpuriņus, dīķī dēles, tad tur odi vakarā ēd nost un dunduri neļauj peldēties, un kas tikai nenotiek, tad viņam ienāk tāda doma, ka viņš ņems un sazīmēs tajā savā dabas žurnālā visus šos te nejaucēnus, nejaukās radības, un tad viņam liekas, nu, ka viņš tādā, nu, tā bērna tāda mazliet tāda naiva, tāda domāšana, man pašai arī tāda bija bērnībā, un joprojām brīžiem ir, viņš domā, nu, ka viņš tātad sazīmēs tur visus tos nejaukos, skolotāji tur nevis sasitīs plaukstas un teiks, ai, cik jauki, nu, bet skolotāji teiks, fuj, cik riebīgi ieliks sliktu vērtējumu, mamma nožēlos, ka aizsūtīs viņu uz tiem laukiem, un ka viņš tādā veidā atspēlēsies gan skolotājai, gan vecākiem, bet, nu, kā jau tas ir vajadzīgs stāstos, sižets apmet kūleni, aizved kaut kur mazliet citur, nestāstīšu gluži to iznākumu, varbūt kādu, ja interesēs lasīt, lai nebūtu spoileris.
Jā, bet tas ir tu kaut kādas savas bērnības atmiņas, tur es ielikusi iekšā arī, ja, iekombinējus vai kā. Nē, zini, tas ir tāds sakausējums. Es jau vispār, kad rakstu, es jau sakausēju no tā, ko es pati esmu piedzīvojis vai bērnībā vai jaunībā, nu šajā gadījumā, jā, bērnībā, bet vērojot savus bērnus, vērojot savu brāļu, citu radinieku, pazīstamus bērnus, mūsdienu bērnus, man likās ļoti svarīgi, ja es arī, redzi, man jau meitas arī, kad paaugāsim, viņas sāka prasīt aizraujošas lasām grāmatas, un es viņam no bibliotekas, ko varēju tur to piedāvāju, bet pārsvarā jau visas tās lasām grāmatas, interesantās mums ir liela daļa, nu, tomēr tulkojumi no svešvalodām. Nemaz latviešu autoriem nav tik daudz tādu sākumskolas vecuma bērniem tādu, nu, mūsdienīgu. Jā, nav tik daudz, jā. Jā, nu, labi, tur ir, protams, Jauns Sudrabiņš un... Nē, ir arī viss tulkotājs ir daudz. Visāds tu Grega dienas grāmatas ir pilns, bet, protams, tieši tā, tulkotāji ir daudz, bet tādu, kur būtu tā mūsu vasaras sajūta, mums pazīstama vide, mūsu daba un arī galu galā, nu, mūsu, teiksim, tie attiecību modeļi, kādi mums ir starp vecākiem vai, teiksim, starp bērnu un viņa vecvecākiem. Man gribējās arī, protams, nu, tā kā mums pašiem ģimenē tas ir aktuāls gan mūsu attiecībās, nu, mūsu bērnu attiecībās ar vecvecākiem. Man šo te visu gan sadzīvīti, gan tās attiecības ar tehnoloģijām un dabu, man to visu gribējās salikt tādā mūsdienīgā, nu, darbā bērniem, un turklāt arī no bērna skatpunkta to stāstīt. Un tad es esmu tā kā iejutusies, jā, zēnā ādā un no bērna skatpunkta to visu arī stāstījusi. Nu, Atcīm, tu biji no tām meitenēm, kas rāpās kokos kopā ar zēniem bērnībā. Nu, es biju ļoti kustīga un ašais, tā kā nevienā brīdī netēloju zēnu, tas tā kā nebija aktuāli, bet, nu jā, pēc tā es biju tāda, nu, Pepija, Ronja un aptuveni tāds tēls. Nu, tas tev palīdzījusties puikas ādā, nu, tas tev palīdz, nu. Protams, un arī tas, ka es augu kopā ar diviem brāļiem, un pašai divi brāļi, un es visos viņu darbos un nedarbos, nu, nevis visos, bet daudzos esmu piedalījusies. Man tā kā tā zēnu, tā domāšana, man viņa ļoti ir pazīstama. Nu jā, bet tu pastāst par to Atvilknes romānu, tu man ieintriģēji, tad tur vienkārši tas romāns ir vienkārši nav glābjams, viņš ir kapitāli jāpārbūvē, jāpārstrādā, vai kas ar to romānu ir? Nu, lai viņu varētu izdot, jā, viņa būtu diezgan jārediģē, bet es jau, redzi, ir pagājuši tagad kaut kādi jau 4 gadi, un es šobrīd, nu, man ir bijusi strauja tā izaugsme rakstīšanā. Es no katras mazākās kļūdas kaut ko esmu mācījusies, arī no katras kaut kādas veiksmes esmu kaut ko mācījusies, un es šobrīd, man liekas, rakstu, nu, jau pavisam citā līmenī nekā pirms tiem 4 gadiem, un īstenībā es pat tagad varbūt priecājos, ka viņš neiznāca, nu, man viņš tādai pašu terapijai norakstīt. Es pat esmu dzirdējis to tādu konceptu arī vienu no Latvijas mediju redaktoriem, es biju Latvijas medijiem arī viena no pirmajiem, viena no izdevniecībām, kuriem es to manuskriptu biju aizsūtījis. Uz vakar romāniem, ja? Nē, vienkārši tādā parastā manuskriptu aizsūtīšanas kārtībā, un tad redaktori Linda Kusiņa man telefonu sarunā teica, ka nu jā, laikam jau tā bieži vien ir ar tiem pirmajiem manuskriptiem, ka ir kaut kāda daļa no savas dzīves jānoraksta, tam darbam ir jābūt kaut kādā veidā, nu, terapeitiskam un nu, ir jānomirst, lai kļūtu, pašam ir jānomirst, lai kļūtu par autoru. Nu, kaut kā ir jātiek no tā sava no tā sava es tik ļoti vaļā kaut kā tā. Jā, ka tu esi, nu tas, ka autors, kurš iestrēgs savā dzīvē, bija tāds Ignats, man liekas, ka viņam bija tāds grāmata, nu, tur viņš rakstīja, man liekas, ka par savu dzīvi, tur, kur viņš strādā ministrijā. Tu vari uzrakstīt par savu dzīvi, un tu iestrēgsti, un tu netiec tālāk, ja tu tikai raksti par savu dzīvi. Nu, tā doma. Labi, bet nosaukums Atvilknes romāns būtu baigi labais, ja kādreiz iznāktu, tas būtu labs nosaukums. Tas nav manis izgudrots, man liekas, ka Jurģis Liepnieks to ir lietojis, un vēl kāds, nu, tas nav manis izdomāts termins, bet es domāju, ka viņu drīkst lietot, neviens viņu tā kā, nu, nav... Nē, bet tu esi uzaugusi mājās apogi, un tev vecas mammas brālis ir bijis rakstnieks, līdz Ignats Muižnieks. Viņš tev kaut kādā veidā to ar viņu saskārusies. Tu neesi, viņš nomira 1 gadu pirms tu piedzimi. Tā kā tu īsti neesi ar šo Ignatu Muižnieku saskārusies.
Saskārusies, nē, nu jā, šī te manu vecunkuļu tēma ir tāda gan sarežģīta. Nu jā, es esmu palasījusi Ignata Mužnieka fabulas viņš rakstīja padomu laikā, tas tāds žanrs un vairāk neko no viņa daļradas es arī neesmu lasījusi. Un, nu, jā, es nezinu, pajautāt kaut ko konkrētu, ko man... Nē, tā doma tāda vienkārši, vai uzaugt tādās mājās, kur ir dzīvojis rakstnieks, kur tas rakstnieka gars, vai tas kaut kādā veidā dod kaut kādu, interesi, par literatūru, modeli. Uzaugu apogu mājas ir citas mājas, tās ir, mana tēta mājas, un tās mājas, kurās dzīvoja vecunkulis Ignats Mužnieks, un arī otrs viņa brālis Izidors Mužnieks, kurš bija politiķis, diplomāts nē, bet politiķis un ir bijis arī Saeimā no Sociāldemokrātu partijas. Tās ir mužnieku mājas, no kuras mana mamma nāk. Tie ir mani vecunkuļi no mammas puses. Bet, jā, es nezinu, kaut kādā... negribu kaut kādas muļķības arī sarunāt, teikt, ka kaut kāda interese par literatūru, rakstniecību nododas, gēnu līmenī. Nezinu tiešām, bet jā, es pati nesastapu dzīvus šos te vecunkuļus un tikai dzimtā bija, tie stāsti par to, ka ir bijis rakstnieks un par to, ka ir bijis politiķis, bet, redzi, viņi jau arī tie vecunkuļu, tie politiskie uzskati un tā viņa darbība ir tāda, mazliet tāda sarežģīta tēma arī. Varbūt man arī šodien īpaši daudz par to gribas runāt, jo Ignats Mužnieks strādāja arī kādu laiku, padomu laikā viņš strādāja par literatūras un mākslas arī redaktoru. Tas, kurš laida cilvēkus pie vārda vai noraka vienkārši tos cilvēkus? Tieši tā, jā, un es biju periodikā kaut kur arī vienkārši interesējoties arī, es mazliet esmu apkopojis to savas dzimtas vēsturi un joprojām turpinu kaut ko vākt, un periodikā biju atradusi pat vienu tādu rakstu, kurā tur bija minēts, ka, pateicoties Ignata Mužnieka tā kā cenzūrai, tur čaka kaut kādi dzējoļi netika publicēti un vēl kaut kas tur bija. Tā kā nebija jau tāds... viņa tā profesionālā darbība netiek jau sevišķi mūsdienās, netiek jau skatīta tā īpaši pozitīvi. Nē, to es saprotu, bet tev tas pirmais stāsts publicētais Zilā ieleja bija tādā kopkrājumā nākotnē pazīstamu rakstnieku stāsti. Tas nozīmē, ka tas bija tā pravietiski, ka paredzēja, ka tu būsi nākotnē pazīstama rakstniece, nokļūstot tādā antoloģijā. Tur visi nopelni Ivaram no Liepājas Sijā palasīja maza tātad privāta izdevniecībiņa, kura kopā ar Piejūras pilsētu akadēmiju rīkoja to konkursu. Un tiešām, jā, man tā kaut kā sanācis, ka man šobrīd, tas bija pirmais mans stāsts publicētais, un tagad ir 3 grāmatas, un man joprojām nav nevienā literatūras žurnālā, nevienas publikācijas. Man kaut kā tā ir sanācis. Jā, bet, katram tas ceļš kaut kā savādāk izveidojas. Bet pagaid, bet tev te iznāca, tad tajās zvaigznes tev atklāja, un tad viņi paņēma no tevis to stāstu krājumu parastu varoņu, ja? Un tas ir pieaugšo stāstu krājums, ja? Jā, un zini, tas tā, es saņēmu atbildi par tiem nejaucēniem, ka viņiem patika un ka viņi ir ar mieru izdot, un tad parādījās aptuveni ap to pašu laiku informācija par to palasi konkursu Liepājā, ka tur varēja sūtīt stāstu, bet tā kā es tos sarakstītu, tos stāstus 10, kas man bija un kas tagad ir parasti varoņu krājumā, es viņus arī uz tā viļņa, ka man nejaucējumus paņēma, es biju tik priecīga un domāju, kāpēc, es tā kā mazliet, protams, šaubījos, bet uz tā viļņa aizsūtīja arī tos stāstus uzreiz zvaigznei. Un tad parādījās uzreiz informācija par to konkursu, un hopā, es nevienu no tiem, tā kā es biju iesūtījusi vērtēšanai zvaigznei tos stāstus, nevienu no tiem tā kā nevarēju ņemt, bet uzrakstīju speciāli konkursam jaunu stāstu, tieši tēma jau ilgāku laiku man bija, es to arī nesāju jau galvā to Zilo ieleju, un arī tur kaut kā veiksmīgi iznāca, ka
šķiet, tur bija kādi 45, laikam bija tie iesūtītie stāsti, un iznāca, ka manējais stāsts uzvarēja tajā konkursā, un tad, viņu kopā ar vēl 10 labākajiem žūrijas skatījumā tad iekļaut tajā krājumā satikšanās nākotnē pazīstam autoru stāsti. Un neilgi pēc tam nāca arī atbildē, no Zvaigznes par parastiem varoņiem, ka arī tie šķita labi uzrakstīti un ka viņi varēs to izdot grāmatā. Jā, bet tu to stāstus, tu ej pa dzīvi un apraksti savas piedzīvotās situācijas, kaut kāds atgadījums, vai tas viss ir izdomāts situācijas tajos parastajos varoņos? Nē, tur ir ļoti daudz arī no dzīves norakstīts, daudz arī no manis pašas piedzīvotā, arī no novērotā, un tāpēc es tur tajos stāstos arī tādu tā kā savu odziņu esmu izvēlējusies to, ka visos stāstos kaut vai īsā kaut kādā epizodē parādos arī es pati, vai kā vienkārši kaut kāda, kā vērotāji no malas, kā lieciniece, vai arī, piemēram, vienā stāstā arī kā viena no galvenajām varonēm. Tās idejas un tos motīvus es esmu pamazām sakrājusi, kā tos zelta putekļīšus ikdienā, kad tu ej pa dzīvi, tu viņus vāc, un tad kaut kādā brīdī tu kaut ko no viņiem vari sakausēt, respektīvi to stāstu vai romānu. Es pēc dabas esmu tāda vērotāja jau kopš bērnības, augusi tāda, savā tajā apogos lauku sētā, dabā neesmu gājusi bērnu dārzā, pirms skolas iemācījusies lasīt, tad aizgājusi uz skolu, bet vienmēr esmu tāds dabas bērns bijis, un tas manī ir attīstījis ļoti lielu kaut kādu tādu vērīgumu pirmām kārtām pret dabas detaļām, bet pēc tam jau arī, pret visām detaļām sabiedrībā. Un es joprojām šīs te rakstura iezīmes man ir, un es viņas tā kā turpinu attīstīt un izkopt, un arī tāda stāstnieces, tā kā arī no bērnības jau esmu bijusi, es pēc dabas esmu vērotāja un stāstniece. Bet tas, ko tu teici par to, ka tu ieliec sevi tajos stāstos dažādās pozīcijās, tas ir tā kā kādreiz bija žurnālā Dādzis, man liekas, kad vai kur tur bija, kad, teiksim, ir feļetons, un feļetons beidzās, un te pienāca Kinzulis, ja? Un te pienāca Kinzulis, ja? Un, kas saka, situācija beidzās, ja? Tas tā, un te pienāca, bet tev grūti. Jā, man arī, piemēram, parastos varoņos pēdējais stāsts, kurš saucas Tuksnesis, tur risinās, es stāstu, un tad tur ir pēkšņi tāda frāze, ka tur no autobusa pieturas pa sniegu, pa iebraukto traktoru arī nāk jauniete, un tā esmu es. Un tālāk jau kas, es pēkšņi iebrienu pa traktoru iebraukto risi ienāku tajā stāstā, un tālāk jau tā darbība risinās ne tikai ar to pirmo varoni, bet arī ar mani. Jā, bet es par tavu vārdu gribēju pateikt, labi, teiksim, Mārīti Tabita skan ļoti labi ritmiski, bet Latvijā tik daudz kalniņu, liepiņu un tā bērziņu un tā tālāk. Vai tev nebija kārdinājums arī, teiksim, izdevniecība neieteica, ka tev vajag varbūt tur, es nezinu, kādu pseidonīmu izdomāt, jo kalniņu ir vienkārši, tūkstoši. Vienkārši. Jā, paskaidrošu. Būtībā šis te salikums, lai parādītos, tātad abi mani vārdi, Tabita ir mans kristītais vārds, pareizticībā kristītais vārds. Un šis ir būtībā pati arī izdevniecības ieteikums, jo sākumā manuskriptus es parakstīju kā Mārīte Kalniņa ar savu tātad īsto vārdu uzvārdu iesūtīju. Un jā, ir tā parādība, tas, ko tu teici, tagad es dzīvoju ar ģimeni Ogrē, šī ir mana vīra pilsēta, bet pirms tam mēs nodzīvojām 10 gadus Madonas pusē, un Madonā kad es aizgāju, piemēram, poliklinikā pie ārstiem, tad tur bija, kad meklē to grāmatiņu, poliklinikā, tad tur 4 Mārītes Kalniņas Madonā vienā pašā, kuras tur Madonas slimnīcā poliklinikā reģistrējušās, un tas bija, tas iemesls, lai kaut kā varētu atšķirt mani no pārējām daudzajām Mārītēm Kalniņām,
Kalniņām, tad kopā ar izdevēju nolēmām, ka būs arī tas mans kristītais vārds, un, kā tu teici, jā, ritmiski ļoti skaisti, Mārīte Tabita Kalniņa, MT Kalniņa, un mēs jau tas mums mājās tāds savs ar vīru un ģimenē joks, līdzīgi kā ir J.K. Rowlinga, man ir MT Kalniņa, tā, bet tas tā ar humoru. Līdz Rowlingai vēl jāizaug, tur, kā saka, ir Protams, es saku, tāpēc tas tā ar humoru. Bišķi jāpasaka. Nu, labi, bet, teiksim, es saprotu, ka tas vecais ozols ir laikam tavs, tas, kur tev visi aicina tūrē un bibliotekās, visur tev nesā uz rokām, teiksim, kulta darbs. Nu, tādā nozīmē, kad man liekas, ka tas jau latviešiem ir zemapziņā, ja, teiksim, mēs pasakam ozols un vecais ozols, nu, tas asociās mums ar dzimtu, ar likteni, ar kaut ko spēcīgu, ar senčiem, ja. Nu, līdz ar to tu varbūt esi trāpījis desmitniekā tieši jau ar nosaukumu vien, tur varbūt tas, kas tur iekšā, varbūt pat nav tas svarīgi. Nē, bišķiņ dekonstruēšu šo visu. Nē. Ar veco ozolu pagaidām nekur neviens vēl mani nav aicinājis, jo grāmata vispār iznāca tikai 18. maijā. Visās bibliotekās, visos pasākumos, kur es līdz šim esmu, un nejaucēni iznāca pagājušajā gadā 31. maijā, tā ka būtībā, jā, gada laikā man tagad 3 grāmatas ir iznākušas. Visur, kuras esmu bibliotekās viesojusies, mani ir aicinājuši ar nejaucēniem un bērnu auditorijai. Tikai vienā pašā pirmajā reizē, kad es biju, pirmo reizi vispār, kad viesojos bibliotekā, un tad man vēl nejaucēni nebija iznākuši, tad es viesojos un tikos ar pieaugušo auditoriju, kad bija tas zilā ielai stāsts tikai nodrukāts satikšanās krājumā. Bet pēc tam visi pasākumi, visi aicinājumi uz bibliotekām ir bijuši tikai saistībā ar nejaucēniem, un saistībā ar veco ozolu tie noteikti būs, tagad jau arī kaut kas parādās, bet, jā, grāmata tomēr ir ļoti nesen iznākusi, un pavisam nesen bija arī atvēršana šeit Ogres muzejā, bet, jā, par to veco ozolu, par to nosaukumu un trāpīšanu, tādu latviešiem svarīgu un jūtīgu stīgu. Tas vienkārši tā bija grāmatas prototipam, tātad, kas Meža brālim un Pagrīdes māksliniekam Jāzepam Oskaram Bikauniekam, tas bija viņa segvārds, tas vecais ozols. Un tas, protams, arī slēpj, nevis slēpj, bet ietver sevi, jā, tādu to simbolisko nozīmi. Viņš bija tātad ļoti patriotiski noskaņots, un tātad cilvēks gandrīz 40 gadus slēpās no padomju varas, savas māsas mājas bēniņos, nekad tai labprātīgi nepadevās, padomju varai nekad nepadevās, un tajā savā simboliskajā nozīmē, jā, viņš tiešām bija kā tāds sīksts, vecs, tāds. Bet tas sanāk, ka tas ir uz reāla likteņa stāsta bāzes uzbūvēts. Jā, tieši tā grāmatas pēcvārdā es gan ievadā es to esmu atrunājis, ka tas ir literārs darbs, kas balstīts uz patiesu dzīves stāstu, un pēcvārdā es to dzīves stāstu esmu arī izklāstījusi. Es viņu pati neesmu atklājusi un neesmu pati izpētījusi. Tur ir citi cilvēki, kuri to ir izzinājuši un kurus es tad arī pēcvārdā esmu pieminējis. Tad tev kāds vēsturnieks ieteica to, jā? Neieteica to tēmu, es pamanīju, kā žurnālisti, žurnālam Ievas stāstī rakstīju par savas dzimtās puses, tātad Jersikas un Līvēnu puses meža brāļiem, veidoju tādu feature žanrā, tādu plašu aprakstu, tādu materiālu, un tad es saskāros ar to stāstu par Jāzepu Oskaru Bikaunieku, atradu internetā, ko vēsturnieks Zigmārs Turčinskis bija par viņu publicējis. Es zinu, Turčinskijā. Jā, un pamazām tas man tik tādā pozitīvā nozīmē, tik ļoti satrieci tas stāsts par to Jāzepu Oskaru Bikaunieku, jo manas mājas apogi ir, pa gaisa līnītā skatoties kilometra attālumā aptuveni no tām mājām, kur vecais ozols slēpās tajos bēniņos. Un es savā bērnībā un pieaugušā vecumā es joprojām par to nebiju neko dzirdējis un uzzināju tikai, pirmo reizi uzzināju to stāstu tikai 22. gadā. Un Ukrainā bija sācies karš, un sākumā te bija arī, mēs visi arī bijām tik apjukuši, un tas būs, un tā kaut kā
jā, domājot par to savu tēvzemi un par tām savām saknēm visu, kaut kā tas Jāzepa Oskara Bikaunieka stāsts manī kaut kā turpināja nosaisties, fermentēties, un tad vienā brīdī man tapa skaidrs, ka es gribu to izstāstīt literārā darbā un izstāstīt bērnu un jauniešu auditorijai tieši. Pieaugušo auditorijai par to var uzrakstīt dokumentālu darbu un domāju, kaut kāda neliela daļa to izlasītu, bet man gribējās tieši atrast to formu, kas uzrunātu bērnus un jauniešus. Nu tā. Un tad tu šobrīd vairs Ievas stāstos nedarbojies kā ārštata žurnāliste, vai Nē, tad, nē, 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 nē. piecus gadus citīgi nostrādāju, un tagad tev palaida vaļā. Nē, mani nepalaida. Viss palika kaut kā pēc viena materiāla, viss palika kaut kā bez atbildes. Man skaidri tie motīvi, bet kas pēkšņi atgadījās, es joprojām to nezinu. Jā. Jā, nu tā. Kaut kas tur ar internets laikam noraustījās. Nu, man šeit uz balkona nevisai labs tas tīkls, bet šobrīd es skatos, ka ir pietiekami stiprs tīkls. Nē, nu mazliet raustās, bišķi arī, kā saka, zūd kvalitāti. Jautājums tad, principā, es saprotu, ka tu esi ienākusi literatūrā uz palikšanu. Tas ir tavs tagad aicinājums. Var teikt, tu esi žurnālistiku lielā mērā nolikusi malā šobrīd. Nu, es tā saprotu. Nu jā, tā ir. Jo tāpēc, ka divām mūzām ir grūti kalpot reizēm. Nu, baigi jāpārsādz. Ne tikai divām mūzām, es esmu pilna laika mamma un arī skolotājs savām meitām, jo man pagaidām viņas ir mājmācībā, redzēs, kā mēs tālāk turpināsim to izglītošanos, bet jā, līdz šim ir bijis tā, ka tātad mums ir mājmācība, un es pati viņas arī mācu, protams, sadarbībā ar piesaistes skolu, kas mums ir. Tā kā tur pat ne tikai divas mūzes, tur ir ļoti lielus resursus no manis, un daudz laika prasa arī šī savu bērnu izglītošana. Kāpēc mājmācība? Tāpēc, ka tu esi pret, teiksim, to neatzīstu izglītības sistēmu, kur nonivelē tos bērnu talantus, vai bērniem vienkārši grūti iekļauties skolā, vai kā? Tās izglītības sistēmas nepilnības, jā, tas ir viens no iemesliem. Citi iemesli ir tādi, kā vēlēšanās pēc iespējas ilgāku laiku būt kopā ar saviem bērniem un nodot pēc iespējas mūsu ģimenes vērtības, nevis tā kā, palaist viņus tajā straumē, kad viņi kā sūklīši no vienaudžiem ļoti ātri uzsūc, lielākoties ļoti tādas negatīvas lietas, jo no vienaudžiem pozitīvu kaut ko maz var mācīties. Pozitīvu daudz var mācīties no pieredzējušākiem cilvēkiem. Jā, tur ir vesels iemeslu kopums, jā, kāpēc tāda izvēle, bet jā, tā nav. Ir jau arī, teiksim, Valdorfa izglītība, ir jau dažādas citas iespējas, tur Montessori, Valdorfs. Protams, man jau simpatizē arī tās Valdorfa skolas, arī mums te Ogrē pat ir Valdorfa skola, tikai, diemžēl finansiāli mēs to nevaram šobrīd atļauties. Ja man būtu cita līmeņa ienākumi, es iespējams labprāt arī savus bērnus laistu Valdorfa skolā, jo tur ir salīdzinoši nelielas klases un tur valda cita atmosfēra un nekā. Jā, es esmu pats strādājis par latviešu skolotāju Valdorfa skolā, un jāteic, ka tur tie bērni tādi brīvi, jā, viņi netiek kā personības, netiek apspiesti, un tur ir savādāk, jā. Jā, tas jau ir ļoti, ļoti būtiski, ka ir kaut kāda zināma tā gan disciplīna, bet arī zināma brīvība, ka bērns var augt un attīstīties, un ka viņš var pats saprast, kas ir viņš, un atrast tās savas intereses, un arī saprast tos savus talantus un iet to savu ceļu, nevis, kad viņš nonāk tajā lielajā barā, un kur ir tikai tur tā, kā saka, kaut kāda konvejera sistēma, un tur visas pagalītes tiek vienādas. Es sapratu, bet tad doma tāda, ka tu tām grāmatām arī gribi piedāvāt kaut kādu citu skatījumu uz
bērnu jauniešu literatūru, ka tu neej to, nekopēji kaut kādus populāros ārzemju analogus, necenties kaut ko atdarināt, bet mēģini piedāvāt kaut kādu garīgāku, teiksim, Jā, jā, bērnu jā. literatūru. Jā, man vispār ļoti, ļoti svarīgi ir to tā kā būt pēc iespējas patiesai, vispār saglabāt to savu autentiskumu, nu, kāda esmu es, kādas ir manas vērtības, mans pasaules skatījums, un vienkārši kaut kādā saistošā formā to piedāvāt sabiedrībai, un kurus tas uzrunās, kuriem tas būs saistoši, viņi to lasīs, viņi to pieņems, to novērtēs. Nu, mums taču ir liberāla sabiedrība. Katrs drīkst piedāvāt savas vērtības. Nevienam neko neaizliedzot, nevienam neko neuzspiežot. Es vēlos, tāpēc man šobrīd ir ko teikt, un tāpēc es saku kaut kādā brīdī, kad man nebūs vairs ko teikt, es droši vien arī nerakstīšu tad neko. Var jau dzīvot arī bez rakstīšanas. Bet tu pati esi arī liela grāmatu mīli, tev mājās liela biblioteka, tu arī daudz lasi, vai tu vairāk strādā pie jaunām grāmatām, bet tu īsti nelasīji citus autors? Nē, es lasu ļoti daudz, un šobrīd tieši arī bērnu literatūru, jauniešu literatūru ļoti daudz arī lasu. Bet es visos laikos, visos vecumos esmu daudz lasījusi. Un tas izlasītās grāmatas jau, redzīju, man arī tā dzīve iekārtojās, ka, es sākumā minēju, ja, ka piedzima meitas, tur ir 2 gadu starpību, viena pēc otras, un tā 30 gadu vecumā es kļuvu par mammu, un 36 gadu vecumā man jau bija 3 bērni, un es neesmu varējusi, es noteikti būtu varbūt gribējusi pieteikties, jā, arī kādā literārajā akadēmijā, kādos kursos, bet man vienkārši, tā dzīve iekārtojas, es fiziski nevarēju nekur izmācīties un tā, bet man tā bagātība ir tās manas izlasītās grāmatas, jo tās ir veidojušas manu to valodas izjūtu, ļoti mani bagātinājušas, un principā rakstniecībā viss, ko es esmu iemācījusies, ir no izlasītajām grāmatām un no praktiskas rakstīšanas, ka tu neviena jau maģistra diploms rakstniecībā jau nepadarīs tevi automātiski par labu rakstnieku, vai ne? Tu kļūsti par rakstnieku rakstot, un tātad izlasītās grāmatas, un tas, ka es pati esmu rakstījis, mēģinājis, kaut kas nepatika, kaut kas nonācis miskastē, kaut kas atvilknē, kaut kas Jāņa ugunskurā. Tā tas notiek. Bet ar Jāņu ugunskurā sadedzinot manuskriptus, mēs zinām, ka manuskripti vienalga nedeg, jo Bulgākova meistars Margarita pateica, viss tāpat saglabājās. Nē, Jāņu ugunskurā es neesmu dedzinājis, bet to, ko es rakstīju 20 plus gadu vecumā, to es tiešām pēc tam visu sadedzināju, jo man likās, nē, tas nekam neder. Ir jādodas dzīvē, jāiegūst kaut kāda lielāka pieredze, un varbūt tad es varēšu uzrakstīt tā, kā es gribu. Un šobrīd, vairāk vai mazāk ir pienācis tāds dzīves posms, kad es rakstu, un man pašai arī patīk. Ja man kaut kas nepatīk, es to nevaru arī palaist tālāk. Es nevienam to nevaru aizsūtīt, ja man Bet man patīk arī tavs dzimtais uzvārds Skudra arī baglabājas. Īstenībā tāds Čakla Skudra, iedomājies, kolosāli. Es jau ar bērniem tiekoties un stāstot par nejaucēniem, tad es viņiem tā arī ar humoru stāstu, ka, man jautāja, kāpēc tu uzrakstīji tādu grāmatu, kur viena no galvenajiem varoņiem tur ir visādi nejaucēni, kukaiņi, bet ne tikai kukaiņi, tur ir arī citas nejaukas radības, piemēram, dēles un ērces. Un man jautā, kā tu izdomāji, kāpēc tu uzrakstīji tādu grāmatu? Es saku, bērnībā mans vārds un uzvārds bija Mārīte Skudra, 2 kukaiņi, un kā es varēju neuzrakstīt tādu grāmatu par kukaiņiem? Tā. Un 10. oktobrī mums ir jāsvin, man ir vārda diena, tev ir dzimšanas diena. Jā, zinu. Tas sanāk, ka mums ir vienā dienā jāsvin. Jā, tas ir tā forši. Paldies tā īsumā par sarunu. Tiešām es arī novēlu tev radošu vasaru. Kad tev labāk rakstās siltajā gada laikā, vasaras sezonā vai ziemas mēnešos?
Nu, man varbūt gribētos, gribētos teikt, ka vasaras mēnešos, bet īstenībā nē. Telpās sēžamajā laikā tomēr rakstās labāk, jo tad tu, nu, ārā tu izstaigājies, tev ir sižets atrisinās, tu galvā top kaut kādi gatavi teikumi, piesēdies un raksti, bet, nu jā, nav jau vienkārši arī to laiku rakstīšanai atrast. Es pārsvarā rakstu vakara stundās, brīvdienās, nu, tagad vasara tomēr ir tāds, nu, maz jau mums tās vasaras ļoti gribās tomēr kaut kā izbaudīt visu to sauli, siltumu, ūdeni. Reku, es pirms mūsu sarunas no Peldes tieši atnācu. Ei, vasara mums ir Latvijā mazāk kā 3 mēneši. Protams, ka jāķer katra diena, katra saulainā diena. Kāda tad tur sēdēšana pie datora? Bet, nu jā, labais tas, ka tu dzīvojies ārā dabā, un tev jau tik un tā kaut kas galvā tev rosās, un kaut kas tur arī fermentējas. Nu jā, nu labi, nu tad paldies par sarunu. Šodien pie manas viesos bija Mārija Tabita Kalniņa. Laidīsim viņu pie ģimenes un 3 foršām meitām. Un kā saka, jā, lai tev daudz lasītāju, lai izdevniecībās lieli honorāri, un kā saka, novēl visu to labāko. Jā, visu to labāko. Labi, paldies. Paldies, ka uzaicināji. Jā, tā.